nesaki jā, vai gribi pasēdēt divatā? Tu nesaki nē, vai gribi palikt vienatnē? Un neskan telefona zvans, un nesaprast to man, ko tāda jauna meitene jūt. Man jau 30, tev tik 15. Labdien! Mūsu fizikas eksperiments ir par gāzu izplašanos, sasilstot videi. Pirmā pudele, ko mēs rādīsim, būs stikla pudele. Tātad mums ir sasaldēta stikla pudele, kuru mēs ieliekot karstajā ūdenī, skatīsimies, kas notiek ar balonu. Vairs nepalikt jāliek. Skatāmies uz balonu. Domā vēl piepūties. Ja? Kā mēs redzam, balons paliek lielāks. Tas tāpēc, ka gāzei sasilstot traukā, kuras tilpums nemainās, palielinās gāzes spiediens uz traukā sienā. Un šī gāze atrada, stikla pudele ir ciets priekšmets, un gāzei atrada brīvu vietu, kas ir balons ir daudz elastīgāks, un viņa izplašās balonā. Un tad arī balons uzpūš. Bet tu saki man varbūt, tu esi alumīnija cūka, kad pienāks diena, kad deju. Šoreiz mēs sāksim rādīsim eksperimentu ar maltravu. Tev viņu vajag ieturēt. Uzvelk balonu, tev jāturiņš. Ieliekam mērdošā ūdenī. Bija iekšā zelā. Nohāc! Jātur. Pagaidām kaut kad jā. Nepizkarēt tikai. Viņš pildās, paskaties. Šobrīd mēs secinām, ka māla trauka balons uzpūšas ātrāk, tā kā nekā balons no stikla trauka. Pagaidī, manuprāt, viņš turi, uzsprāgs balons gaisā. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks nakts, kad mēs mīlēsim. Tu esi alumīnija. Eksperiments ar metāla buņģu izmantosim cimdu, tādēļ, kad baloni ir pa mazu, lai viņš aplīst metāla buņģai. Tātad aplīsim ar izolācijas lentu, tādēļ, kad, lai nelaistu gaisu garā. Viņš jau pūša. Jā. Un skatāmies, kas notiks. Sāpīgi. Pūšās, neskriet. Pasaki, ka viņš man elastīgāks. Pasaki. Tā kā gumijas cimds nav tik elastīgs kā balons, tad viņš nepūšas tik ātri. Mīļā, es zinu, ka tev nav sirds. Tas nevar vairs tā, tik ļoti vilties garumā. Tagad būs eksperiments ar divām dažāda lieluma plasmasas pudelēm. Uzvelkam viņām balonus, turi, un skatāmies. Skatāmies, kas notiek. Kā redzat, lielajai pudelei gaiss izplatās ātrāk nekā mazajai, tādēļ lielajai pudelei balons uzpildās straujāk. Ņemot ārā. Kā redzat, apakšas mums ir sārāvušās. Turat tā. Tāpēc, kad es pudeli tāda pati ir esmu, un apakša daudz šaurāk, abām divām tā ir. Tu nesaki jā, ja miegs tev nenāk vakarā. Tu nesaki nē. Mums aizīt savādāka veida eksperimentu. Mēs tagad sasildīsim plasmasas pudeli mikroviņu krāsnī, lai viņi iegūst lielu karstumu. Tagad mēs siltai pudelei uzliekam balonu un liksim saldētavā. Un tagad ņemam ārā pudeli no saldētavas. Un kas ar viņu noticis? Gaisa molekulas augstumā pārvietojas lēnāk, un tad gāzes saraujas, un līdz ar to pati pudele ir ierausies, un arī balons ir ieraujies iekšā pudelē.
šeit izrāsies. Mēs skatāmies. Tur ir cauri. O! Tur ir caurumiņš. Viņš atzim. Turēt. Viņš atzim. Izvilka pudelē ārā. Parādīt, ka viņa ir pudeles kalpakš ir sarāvusies. Bet viņa pati ir atgriežusies īstajā formā. Ja pamostos es pagaldē, es tikai vienkārši lauku zēns un nesaprasto man, ko Linda. tāda veca tautiņa jūt. Man tik Linda. tev jau Mor. 60, tomēr Linda. Beigas! esi alumīnija cūka, kad pienāc diena, kad dejosim tu. Pietiks. Man liekas, ka vajag vairāk ūdeni. Labi, viss. Tad pirmais ir gārs. Jā, labi. Nevajag līdz. Nākamā mēs mēģināsim darboties ar māla trauku. Šodien tā mums ir mālā. Vēl pildīt. Papilēs garām. Šis eksperiments būs izgādās. Man vēl stīkāks. Pasaka. Tā kā gumijas cins nav tik elastīgs kā balons, tad viņš nebūs tik ātri. Un tas pierāda, ka mālā un stiklā... A, ko tas pierāda? Turi tev, lai Viņš laiž garām. Tagad mēs siltai pudelī uzliekam balonu. Un liksim saldētavā. Un skatīs, Pļaģis filmē. Beigas!